Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atņēmis šīs valsts pilsonību Odesas mēram Hennadijam Truhanovam. Pēdējam tagad var draudēt izraidīšana no valsts. Truhanovs ir nodomājis pārsūdzēt šo lēmumu tiesā. Kijevas mērs Vitālijs Kličko un citi politiķi vaino Zelenski autoritārismā. Ukrainā bija paredzēts oktobra beigās rīkot pašvaldību vēlēšanas. Tās ir atceltas, jo vēl ir spēkā karastāvoklis. Visu pašvaldību pārstāvju pilnvaras ar parlamenta lēmumu ir pagarinātas līdz kara beigām. Vairākas Amerikas Savienoto Valstu un starptautiskās ziņu organizācijas atteicās parakstīt Pentagona jaunos noteikumus medijiem. Par jauno politiku tika paziņots, ka aizsardzības ministrija ierobežoja mediju piekļuvi Pentagona telpām, piespieda vairākas organizācijas atbrīvot biroju sēkā un krasi samazināja žurnālistiem paredzēto pasākumu skaitu. Vismaz 30 mediji, tā skaitā laikraksts The New York Times, ziņu aģentūras AP, Reuters, AFP un telekanāls Fox News noraida jauno Pentagona mediju politiku, kritizējot to kā pārlieku ierobežojošu. Palestīniešu grupējums Hamas pastiprinājis kontroli pār sagrautajām Gazas joslas pilsētām. Plašumā vēršas pretinieku vajāšana un slepkavošana. Hamas oficiālajā kanālā izplatīts video ieraksts, kurā redzams, kā uz ielas tiek nogalināti 8 pēc Hamas apgalvotā kolaboracionisti un noziedznieki. Upuriem pirms nāves ir aizsietas acis un tie nospiesti ceļos. Video uzņemts visticamāk pirmdienas vakarā, 5 dienas pēc pamiera, kas panākts ar ASV starpniecību starp Izraēlu un palestīniešu teroristiem. Dažādās vietās Gazas joslā turpinās sadursmes starp Hamas kaujiniekiem un bruņotiem palestīniešu klaniem. Gazas joslas ziemeļos ielās patrulē Hamas pakļautībā esošā tā dēvētā policija, tās kaujinieki sejas slēpj aiz melnām maskām. Izraēla uzstāja, ka Hamas nedrīkst spēlēt nekādu lomu turpmākajā Gazas joslas pārvaldē un ka grupējumam ir jānoliek ieroči. Arī ASV prezidenta Donalda Trumpa 20 punktu miera plāns paredz, ka tie Hamas locekļi, kas noliks ieročus, tiks amnestēti. No šodienas transporta līdzekļi pirms Latvijas ārējās robežas šķērsošanas būs jāreģistrē elektroniskajā rindā. Transporta līdzekļus varēs reģistrēt vietnēs lvrobeza.lv un lvborder.lv. Elektroniskā rindas rezervācija tiks veikta robežas šķērsošanas vietām Grebņeva, Pāternieki un Terehova. Kopš 1. oktobra, kad elektroniskās rindas rezervācijas sistēma sāka darboties, kopumā veiktas jau vairāk nekā 3250 rezervācijas. Maksa par pakalpojumu viena transporta līdzekļa reģistrēšanai elektroniskajā rindas rezervācijas sistēmā noteikta 9,30 eiro apmērā. Valdība atbalstīja nepilna $1,5 miljona pārdalīšanu, lai iekšlietu iestādēm sektu izdevumus par pastiprinātu Latvijas-Baltkrievijas robežas sargāšanu. Šī summa seks izdevumus par augustu un dažus izdevumus par māju. Kopš Baltkrievijas izraisītā nelegālās imigrācijas spiediena, ko amatpersonas dēvē par hibrīdu karu, Latvija vairāku gadu laikā pastiprinātai robežas uzraudzībai iztērējusi jau miljoniem eiro. Vakar valsts robežsardze novērsa 77 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Daugavpils pievaķēžu ražotājam akciju sabiedrībai Diton pievaķēžu rūpnīca ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. Maksātnespējas reģistra informācija liecina, ka tiesiskās aizsardzības procesa lieta Latgales rajona tiesā ierosināta šā gada 7. oktobrī. Par procesa uzraugošo personu iecelts Oļegs Maskaļovs. Diton pievaķēžu rūpnīcai šogad 7. oktobrī bija reģistrēts valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds 43 980 eiro apmērā. Šo sestdienu, 18. oktobrī, no 10 līdz 16. Daugavpilī notiks tradicionālais Rīgas ielas tirdziņš. Šoreiz tam pieteicies 121 tirgotājs no Latvijas, Lietuvas un citām valstīm. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio